Mežs ir dzīvs. Tas izaug tāds, kādu esam to audzējuši, un ievērojama nozīme ir audžu mērķtiecīgai kopšanai. Šajā filmā tev pastāstīsim, kā pareizi un raiti kopt jaunaudzes, lai mežs izaugtu vesels un koksnes bagāts. Audze tās dzīves laikā jākopja vairākas reizes, atbrīvojot vietu nākotnes kokiem. Kopjot jaunaudzes, tev ne tikai jāpazīst koku sugas, jāprot plānot savu darbu un raiti strādāt ar krūmgriezi, bet arī jārūpējas par savu un citu drošību. Seko līdzi likumdošanai, kas nosaka darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā. Plāno un sagatavojies vispirms. Dari pēc tam. Velc spilgtu darba aizsarga apģērbu vai vismaz signālu vesti. Sargi galvu. Liec ķiveri ar sejsargu un austiņām. Lietus un sniega apstākļos lieto sprandas sargu. Rokās velc cimdus. Kājās auj apaus ar zoli no neslīdoša materiāla. Ja kopsi audzi, kura ir zemāka par 2 metriem, vari nelikt ķiveri, ja tā ērtāk, taču joprojām būs nepieciešams sejas aizsargs un austiņas. Ja strādāsi ar motorzāģi, jābūt tieši šim darbam paredzētiem apaviem ar īpašu aizsargkārtu un neslīdošu materiālu zoli un biksēm ar īpašu odrējumu. Tādas apzīmētas ar piktogrammu. Krūmgriezis jāizmanto saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Tam jābūt aprīkotam ar drošības ierīcēm. Drošības slēdzim jādarbojas efektīvi un uzreiz. Nedrīkst strādāt ar krūmgriezi, ja tas nav aprīkots ar zāģa ripas aizsargu, vai ja aizsargs ir pārveidots. Pareizs zāģa ripas aizsargs ir šāds. Nedrīkst izmantot bojātu zāģa ripu. Tai jābūt droši uzstādītai, nostiprinātai un bez plaisām. Noregulē krūmgrieža uzkabi tā, lai instrumenta masa būtu vienmērīgi sadalīta uz abiem pleciem, lai krūmgriezis būtu līdzsvarotā stāvoklī un griezēja instruments atrastos tieši tev pretī. Krūmgrieža roktura stāvoklim un piestiprināšanas augstumam jānodrošina ērta darba stāja. Motorzāģim jābūt aprīkotam ar drošības ierīcēm, ķēdes bremzi, ķēdes uztvērēju, drošības slēdzi, labās rokas aizsargu, un to drīkst izmantot tikai atbilstoši ražotāja instrukcijām. Drošības slēdzim jādarbojas efektīvi un uzreiz. Jebkuras krūmgrieža vai motora instrumenta kustīgās daļas ir bīstamas. Iedarbinot motorzāģa dzinēju, esi vismaz 2 metru attālumā no pārējiem. Nodrošini, lai ķēde neskar citus priekšmetus. Fiksē motorzāģi nekustīgā stāvoklī, iespiežot labās rokas rokturi starp ceļiem vai piespiežot ar kāju labās rokas rokturi pie zemes. Aizliegts pieskarties krūmgrieža griezēja instrumentam vai motorzāģa ķēdei, ja motors nav apturēts. Motora instrumentus ar degvielu uzpildi drošā attālumā, ne tuvāk par 10 metriem no atklātas uguns. Degvielas iepildīšanas laikā izslēdz dzinēju, nesmēķē. Iekārto vietu, kur patvērties no nelabvēlīgiem laika apstākļiem, sasildīties, atpūsties un paēst, jo atpūta ir svarīga. Pēc darba savāc sadzīves atkritumus un nogādā tiem paredzētā vietā. Tos dedzināt ir aizliegts. Ugunskura mežā atļauts kurināt tikai ugunsdrošajā periodā. Ugunskura vietu atstāja tikai tad, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies. Ja audzē vienlaikus strādājat gan ar krūmgriezi, gan ar motorzāģi, tad bīstamā zona ap motorzāģa vadītāju ir vismaz 2-kārša ar mežaudzes valdošās sugas koku vidējo augstumu. Ap krūmgrieža vadītāju jāievēro 15 metru zona,
Seko līdzi, lai bīstamajā zonā neienāk arī kāds svešinieks. Esi apdomīgs. Tevi var apdraudēt ne tikai neuzmanīga rīcība ar motorinstrumentu. Esi vakcinējies. Neaiztiec bojā gājušus dzīvniekus, tie var būt inficēti ar trakumsērgu. Sargājies no latvāņiem, to sula uz ādas, miedarbībā ar sauli izraisa bīstamus apdegumus. Negaisa laikā neslēpies zem lieliem kokiem. Drošs patvērums ir automašīnā. Sargies no čūskām un indīgiem kukaiņiem. Vienmēr ņem līdzi aptieciņu un mobilo tālruni. Tam vienmēr jābūt ar uzlādētu bateriju. Ārkārtas gadījumos zvani 112. Kopjot jaunaudzi, svarīgi ievērot vides aizsardzības prasības, lai mazinātu jaunaudžu kopšanas ietekmi uz dabu un cilvēkiem. Saglabā liepu, ozolu, ošu, kā arī citu platlapju piemistrojumu apjomā, kas netraucē mērķa sugas koku augšanu. Tas vairos augu un dzīvnieku sugu daudzveidību, kā arī bagātinās ainavu. No iepriekšējās mežaudzes atstātos ekoloģisko koku grupās augošos kokus un krūmus saglabā neskartus. Tie veidos labvēlīgu vidi un patvērumu meža dzīvniekiem, putniem, kukaiņiem, sēnēm un ķērpjiem. Liela izmēra kritals un sausstāvošus kokus nezāģē un nepārvieto, jo tie ir dzīvesvieta dažādām sīko zīdītāju, gliemju un kukaiņu sugām, kā arī sūnām, ķērpjiem un sēnēm. Mitrās ieplakās, gravās un avotainēs, zemsedzē un uz kritalām ir sastopamas mitrumu mīlošas sugas, kas nevar izdzīvot sausumā. Saglabā pamežu un paaugu, kritalas un atmirušo koksni. Saglabājot apaugumu, noēnojums būs pietiekams, lai šīs sugas pasargātu. Ap lapsu un āpšu alu sistēmām atstāja pamežu un paaugu. Saglabājot tiešo alu apkārtni nepārveidotu, dzīvnieki tiek mazāk traucēti un izbiedēti. Alas neaizdzeļ, neiebrūk un neizskalojas. Saglabā visas mežābeles, kadiķus un blīgznes tādā apjomā, kas netraucē mērķa sugas koku augšanu. Saglabā arī lapu koku piemistrojumu 2 līdz 5% apjomā virs 2 metrus augstās skuju koku jaunaudzēs. Tā tu bagātini ainavu un nodrošina labvēlīgus dzīves apstākļus dažādām augu un dzīvnieku sugām. Mežmalās, kā arī 10 metru joslās gar ūdeņiem, saglabā pārejas joslu, pameža kokus un krūmus. Pārejas joslas sniedz drošu patvērumu un barības bāzi putniem un citai dzīvai radībai, nodrošina tiem iespēju netraucēti pārvietoties. Dzīvnieku vairošanās periodā un putnu ligzdošanas laikā jaunaudžu kopšanu ierobežo atbilstoši dabas aizsardzības prasībām. Nepieļauj naftas produktu nokļūšanu augsnē. Uzpildot motorinstrumentu, izmanto kannu ar degvielas un eļļas pārliešanas aizsardzības snīpi. Ieteicams izmantot arī absorbējošo paklājiņu. Izmanto tikai bioeļļas, eļļošanas līdzekļus, kas bioloģiski noārdās. Latvijas mežos sastopamas daudzas koku sugas. Kopjot jaunaudzes, tev jāprotās atšķirt. Pavasarī un vasarā tas ir vieglāk, taču, kad lapas nobirušas, jābūt vērīgākam. Āra vai kārpainā bērza miza ir ar izteiktām sīkām gaišām kārpiņām. Purva, jeb pūkainā bērza miza ir gluda, bez kārpiņām. Jaunie dzinumi pūkaini. Abas sugas ir līdzīgas, atšķiras miza un lapas forma. Kārpainā bērza lapa ir smailāka, bet purva bērzam apaļīgāka.
Saimnieciski vērtīgāks ir kārpainais bērsts. Apsē miza ir gluda, gaiši pelēka. Lapas apaļas ar plakanu kātu. Tās dreb pat niecīgākajā vēja plūsmā. Melnalkšņa miza ir melni brūna, jauniem kokiem ar gaišākām kārpiņām, savukārt baltalksnim miza ir gluda, gaišpelēka. Arī šīs sugas ir līdzīgas, atšķiras miza un lapas forma. Melnalksnim lapas gals ir ar ieliekumu, bet pamats smails, savukārt baltalksnim lapas gals smails, bet pamats noapaļots. Saimnieciski vērtīgāks ir melnalksnis. Liepai miza ir gluda, pelēcīgi zaļgana, jaunie dzinumi brūni. Lapas veselas, to gals smails, pamats sirdsveidīgs. Jaunaudzē liepas biežāk sastopamas krūmveidīgas. Ozols ir ar plašu, žuburainu vainagu, miza pelēka, pumpuri nelieli, brūni, noapaļoti. Lapas ovāli robainas. Osim miza ir zaļganīgi pelēka, pumpurs melns, lapas lielas, saliktas. Salīdzinājumā ar citām lapu koku sugām, lapas pavasarī plaukst vēlu, bet rudenī nobirst vienas no pirmajām. Nesajauc osi ar pīlādzi. Latvijā mežā audzētie skuju koki ir egle un priede. To galvenā atšķirība ir skuju garums. Eglei īsākas, bet priedei garākas. Pirms darbu uzsākšanas iepazīsties ar darba uzdevumu un novērtē kopjamo audzi. Pirms kopšanas tev pašam jānovērtē, cik kokiem jāpaliek audzē. Nosaki mērķa sugas koka vidējo augstumu, izmantojot, piemēram, makšķerkātu vai turpat audzē nozāģētu koku. Kad esi noteicis vidējo koku, ieskaties paliekošo koku skaita tabulā. Ja mērķa sugas koku ir par daudz, nozāģē daļu no tiem, bet ja to nepietiek, saglabā pieļaujamo sugu kokus saskaņā ar pieļaujamās koku sugas tabulu. Lai pareizi izkoptu audzi, jāsaprot, kurš koks tajā ir mērķa koks. Kuru koku pieļaujams atstāt un kuru noteikti jānozāģē. Mērķa koka suga ir norādīta darba uzdevumā. Koki, kas traucē mērķa sugas augšanu vai arī ir nekvalitatīvi, jānozāģē, saglabājot minimālo koku skaitu. Nekvalitatīvs koks ir ar 2 galotnēm, ar nokaltušu galotni, ar padēlu, ar līku stumbru, ar redzamām bojājuma pazīmēm. Veidojot audzi, jāsaglabā kvalitatīvi koki, tātad garākie, taisnākie, smalkiem zariem, spēcīgu vismaz pusi no koka augstuma zaļo vainagu, bez bojājumiem. Mērķa suga ir vietai piemērotākā koku suga. Tā ir norādīta darba uzdevumā. Šajā audzē tā ir egle. Izvēlies kvalitatīvu egli, priedi, bērzu, ozolu, melnalksni, apsi. Ja audzē mērķa sugas koku nepietiek, veido mistrotu audzi. Mistrojumu vēlams veidot grupās. Ja tas nav iespējams, veido vienlaidus mistrojumu. Kopjot audzes, jācenšas veidot tīraudzes. Ja nav iespējams izveidot tīraudzi, tad veido mistraudzi. Egli var mistrot ar jebkuru no sugām. Vēlamākās pieļaujamās sugas noteiktam meža tipam var redzēt tabulā. Nozāģē konkurējošos lapu kokus un retini mērķa sugu – egli. Ja egļu nepietiek un nav priežu, atstāj arī lapu kokus.
taču ne garākus par 2/3 no egles augstuma. Tomēr, ja mistrojums ir grupveida, tad atstājamo lapu koku augstums biogrupās var būt arī lielāks. Priežu audzēs vienlaidus mistrojumu veido ar egli, taču arī citas sugas ir pieļaujamas. Kuras tās ir, meklē pieļaujamo koku sugu tabulā. Audzēs līdz 2 metriem priedi neretina. Nozāģē priedi apdraudošos kokus, parasti lapu kokus un krūmus. Audzē, kas augstāka par 2 metriem, nozāģē ne tikai konkurējošos lapu kokus, bet izretini arī mērķa sugu priedi. Kopjot mīkstos lapu kokus, bērs, apse, melnalksnis, liepa, veido to tīraudzes, taču, ja tas nav iespējams, veido mistraudzes. Pieļaujams jebkurš koku sugu mistrojums, taču vēlamākais piemistrojums ir egle, bērs vai melnalksnis. Mistraudzes veido biogrupu veidā, atbilstoši mērķa sugai un meža tipam, grupās saglabājot piemērotākās pieļaujamās koku sugas. Izmanto tabulas, kas meklējams jaunaudžu kopšanas kvalitātes prasībās. Bērzu audzēs pieļaujama egles 2. stāva veidošana, saglabājot ne vairāk par 500 vienmērīgi izretinātām eglēm. Koku sugām, kas atjaunojas ar celmu atvasēm, melnalksnis, liepa, osis, goba, vīksna, kļava, atstāja ne vairāk par 3 vienmērīgi izvietotām atvasēm pie viena celma. Maksimāli iespējamā attālumā vienu no otras, ja atsevišķi augošo koku skaits ir nepietiekams. Apšu audzes, kuras nav augstākas par 3 metriem, vairumā gadījumu jākopj tā, lai tajās pamazām ieviestos bērs. To sauc arī par bērza ievilkšanu. Audzi izretini līdz 1500 kokiem hektārā, saglabājot visus bērzus vai citu sugu kokus, bet kur to nav, atbrīvojot vietu to ieaugšanai. Ozolam patīk sānu zaru apēnojums, tādēļ konkurējošos kokus tikai apzāģē, lai tie nākamajā gadā šo apēnojumu veidotu, taču nenoēnotu galotni. Ik pēc laika pārliecinies, vai esi atstājis nepieciešamo koku skaitu. Ja tas ir par lielu, atgriezies un nozāģē liekos. Ja nav skaidrs, kā pareizi rīkoties, jautā darbiniekam, kurš izsniedzis darba uzdevumu. Pirms brauc uz mežu, sagatavojies darbam. Instrumentus vislabāk sagatavot iepriekš, mājās vai darbnīcā. Vispirms pārbaudi krūmgrieža gaisa filtru. Ja filtrs netīrs, izpūt to ar kompresoru vai nomaini pret jaunu. Pārbaudi instrumenta kopējo stāvokli, vai nav kādu bojājumu, vai rokturi nav saplaisājuši, vai griezēja instruments nav ieplīsis. Uzasini zāģripu. Apskati uzkabi, vai nav bojāti savienojumi, uzkabas āķis vai siksnas veselas. Pārbaudi aizsargķiveres stāvokli, austiņas, aizsargsietu. Ja tie bojāti, nomaini pret jauniem. Ieliec līdzi visus nepieciešamos piederumus. Sagatavo degvielas un eļļas maisījumu, taču ne vairāk kā nepieciešams 1 dienas darbam. Krūmgriezim degvielas maisījuma attiecība parasti ir 1:50, vai arī kā norādījis instrumenta ražotājs. Šajā gadījumā 5 litriem benzīna piejauc 100 ml eļļas. Kanniņu labi sakrati. Kamēr aizbrauksi līdz cirsmai, degvielas eļļas maisījums būs gatavs. Uzpildi degvielu. Visus darbus, kas saistīti ar naftas produktu liešanu un pārliešanu, vēlams darīt uz īpaša naftas produktus absorbējoša paklāja. Iedarbini instrumentu un pārliecinies, vai darbojas aizdedzes slāpēšanas slēdzis. Iepazīsties ar darba uzdevumu. To var saņemt rakstītu uz papīra
vai arī izmantojot aplikāciju viedtālrunī vai datorā. Darba uzdevums noteiks instrumentu izvēli. 1., 2. un 3. grūtības pakāpes audzes kopsi izmantojot krūmgriezi, bet 4. grūtības pakāpes audzēs būs jāzāģē arī lielāki koki. Tādēļ jāņem talkā motorzāģis. Darba uzdevumā norādīts mērķa suga, meža tips, darbu izpildes grūtības pakāpe, darba izpildes termiņš. Svarīga informācija var būt atrodama arī piezīmi laukā. Paņem līdzi tabulas, kas pievienotas jaunaudžu kopšanas kvalitātes prasībām. Pārvadāšanas laikā aizsedz zāģa ripas un ķēdes, cieši nostiprini motorinstrumentus un degvielas kannas, lai tās nevarētu slīdēt un velties. Ja strādājat kopā, labāk doties uz objektiem mežā ar vienu transporta līdzekli. Izmanto mobilās aplikācijas priekšrocību. Norādes, kā nokļūt kopjamajā audzē. Galapunktā vēlams automašīnu novietot braukšanas virzienā uz māju pusi. Un tā, lai netraucētu pārvietoties citiem transporta līdzekļiem. Vienojies ar pārējiem, kur glabāsiet automašīnas aizdedzes atslēgu. Iekārto apmetnes vietu degvielas kannu pagaidu uzglabāšanai, tehnikas apkopei un atpūtai, lai līdz tai būtu iespējami īsāks attālums un tā būtu ilgāk izmantojama. Ieteicams sagatavot atbalstu zāģripas asināšanai. To, kādu apģērbu un aprīkojumu izvēlēties, nosaka kopjamās audzes īpatnības un darba uzdevums. Lai darbi ritētu bez aizķeršanās un kāda nieka dēļ nenāktos tos pārtraukt, ņem līdzi arī naftas produktus absorbējošo paklāju, kannu ar īpašu snīpi, kas novērš degvielas noplūdes. Vienu vai vairākas zāģa ripas un zāģa ripu fiksējošo uzgriezni, aizdedzes sveci, startera auklu, kombinēto atslēgu, kombinēto asināmo, rokas darba rīkus, mačeti vai cirvi, aptieciņu, mobilo tālruni, izolācijas lenti, nazi, skrūvītes motorinstrumentam un tā aizsargam, ēdamo un dzeramo. Jaunaudžu kopšanas mērķis ir veidot nākotnes mežu. Ar pareiziem darba paņēmieniem to var paveikt ātrāk, vieglāk, ražīgāk un ar mazākiem ieguldījumiem. Pirms sāc darbu, pārbaudi un pielabo krūmgrieža uzkabes regulējumu. Pārliecinies, vai motorinstruments ir tehniskā kārtībā. Pirms kopt, iepazīsties ar audzi, novērtē to, pieskaņo savu pārvietošanos grāvjiem, reljefam, vēja virzienam un atrodi ērtāko vietu apmetnei. Pagaidu apmetni plāno, lai to varētu izmantot pēc iespējas ilgāk. Lai ir kur paslēpt degvielas kanniņu no saules un lai varētu pārvietoties tā, ka ar krūmgriezi, kam beigusies degviela, pēc kanniņas nav jādodas pāri puscirsmai. Cirsmā maršrutus un joslu platums plāno tā, lai degviela krūmgriezī beigtos iespējami tuvu apmetnes vietai. Kad izstrādātas vairākas joslas, parēķini, vai izdevīgāk nav degvielas kanniņu pārvietot tuvāk joslai, kurā tu strādā. Ja audzē strādājat vairāki, sekojiet viens otram un vērojiet līdzi, lai kopjamās slejas nekrustotos, vienmēr saglabājot vienam no otra 15 metru drošības attālumu. Pārvietošanos pa kopjamo audzi plāno tā, lai nozāģētie koki gāstos audzes koptajā daļā. Nogāzē pārvietošanos plāno perpendikulāri reliefa kritumam, sleju pa slejai virzienā uz augšu. Pēc iespējas izvairies no grāvju šķērsošanas. Stabila pārvietošanās ļaus taupīt spēkus un strādāt raitāk, kā arī pasargās no paklupšanas un pārslodzes.
Krūmgrieža griezēja instruments ir zāģa ripa. Līdz 2 metrus augstās audzēs koku zāģēšanas tehnika atgādina zāles pļaušanu. Zāģēšana nerada acetienu, nav jāievēro zāģa ripas sektori. Koku krišanas virzienu nosaka motora instrumenta vēziena virziens. 2 metrus un augstākās audzēs koki ir resnāki, un to zāģēšana var radīt acetienu. Tādēļ ievēro zāģa ripas labākos zāģēšanas sektorus. Vēlamo koka krišanas virzienu var panākt, izmantojot zāģa ripas griešanās virzienu un slīpu zāģējumu. Pieliekot kokam kreiso ripas pusi, rezgals tiek parauts uz zāģētāja pusi un koks kritīs prom no tevis. Pieliekot labo ripas pusi, tas kritīs uz tavu pusi. Jāievēro, ka ripai notrunnoties, koka rezgals tiek mests ar lielāku spēku. Sagāžot krūmgriezi pa kreisi, rezgalis noslīd uz kreiso pusi un koks krīt uz labo pusi. Sagāžot uz labo pusi, koks krīt pa kreisi. Kokus var zāģēt, izmantojot rāvienu. Rāvienu pa labi, rāvienu pa kreisi. Vējš palīdzēs nogāzt kokus vēlamajā virzienā. Koku, kas iekāries, var noguldīt, to sagarinot. Kombinējot šos paņēmienus, var nodrošināt raitu darbu. Zāģējot slīpus kokus, noguldi tos, palīdzot ar roku vai arī pārnesot koka rezgali ar ripu. Ja ar krūmgriezi jānozāģē koks, kas resnāks par 7 centimetriem, nepieciešami 2 zāģējumi. Taisni un slīpi augošiem kokiem zāģēšanas tehnika atšķiras. Slīpus kokus vispirms aizāģē no tās puses, kurā ir risks zāģa ripu iespiest. Jo slīpāks koks vai stiprāks vējš, jo seklāks ir pirmais zāģējums. Parasti tas ir ne vairāk par 1/3 no koka diametra. Pēc tam koku līdz galam nozāģē no pretējās puses. Taisnu koku iezāģē slīpi, lai koks nokristu pats un to nevajadzētu gāzt ar roku. Resnākiem kokiem veido ķīļveida aizzāģējumu. Ar krūmgriezi vieglāk ir izveidot aizzāģējumu ar slīpumu uz leju. Koku nozāģē nedaudz virs aizzāģējuma. Ja nepieciešams, koku kritienā ievadi ar roku. Pudurim apkārt vispirms izkop laukumu, kur noguldīt nozāģētos kokus. Vispirms nozāģēt dažus pudura ārējos kokus apmēram metra augstumā, jo zāģējot uzreiz pie sakņu kakla, zāģa ripu var iespiest. Pēc tam nozāģēt tos līdz ar sakņu kaklu, iekļūstot pudura iekšienē. Tālāk puduri izgāz tā dabīgā sagāzuma virzienos uz visām pusēm. Koku zāģēšanas laikā iespēju robežās izmanto izklupienus, noslogojot kājas, nevis muguru. Mugura jaunaudžu kopšanā nogurst visvairāk. Resnāku koku nozāģēšanai audzē var izmantot motorzāģi. Paškontrole ir regulāra pārliecināšanās par to, vai uzdoto darbu tu dari labi, vai atstāji pareizos kokus pareizā skaitā un vietā. Koku augstuma un koku skaita noteikšanai audzē izmanto teleskopisko makšķerkātu, turpat audzē nozāģētu koku, mērlenti vai auklu. Ja izmantosi teleskopisko makšķerkātu, tad koku augstuma noteikšanai uz tā posmiem ik pēc metra atzīmē garuma iedaļas. Papildus garuma iedaļu atzīmēm uz teleskopiskā makšķerkāta atliec 5,64 metru garuma atzīmi koku skaita noteikšanai. Laiku pa laikam ar mērlenti nomēri vai ilgstošas lietošanas laikā nav mainījies makšķerkāta garums. Ja koku augstuma noteikšanai izmantosi turpat audzē nozāģētu koku, tad vispirms nosaki tā garumu ar mērlenti. Ja koku skaita noteikšanai izmantosi mērlenti, tad pirms lietošanas pārliecinies, vai lente nav bojāta un tās garums atbilst rakstītajam.
Ja koku skaita noteikšanai lietosi auklu, tad sagatavo to tieši 5,64 metru garu. Izmanto auklu, kas minimāli pakļaujas mitruma iedarbībai, jo samirkstot aukla var izstiepties, bet izžūstot sarauties. Paliekošo koku skaita tabulu izmanto, lai noteiktu, cik koki audzē vai audzes daļā jāsaglabā, atkarībā no mērķa, koku sugas un tās augstuma. Piemēram, ja egle ir mērķa koku suga un vidējais egles garums ir 4 metri, tad paliekošo koku skaits ir 1600 koki hektārā. Nogabala mērķa suga ir norādīta darba uzdevumā. Pieļaujamo koku sugu tabulu izmanto vietās, kur mērķa sugas koku skaits platībā ir nepietiekams. Ja mērķa sugas koku nepietiek, izvēlies mērķa sugai blakus vai tuvāk pa labi tabulas rindā esošās sugas. Piemēram, ja egles platībā papildus aug tikai apse un melnalksnis, tad trūkstošo egļu vietā saglabā melnalkšņus un, ja nepietiek, atstāja apses. Pirms uzsāc audzes kopšanu, iepazīsties ar darba uzdevumu. Pārliecinies, vai esi nokļuvis darba uzdevumā norādītajā vietā. Pievērs īpašu uzmanību mērķa sugai un tam, kas rakstīts piezīmi laukā. Izstaigā kopjamo audzi un novērtē mērķa sugas koku augstumu un skaitu. Ja nepieciešams, nomēri un ieskaties tabulās. Paškontrolē izmanto parauglaukumu metodi. Kad esi izkopis apmēram 0,1 hektāru lielu platību, izveido pirmo parauglaukumu. Nomēri sava darba rezultātu, vai ir izdevies saglabāt mērķa sugas koku skaitu atbilstoši koku augstumam. Lai iegūtu koku skaitu hektārā, sareizini uzmērīto koku skaitu parauglaukumā ar 100. Ja koku palicis par daudz, nozāģē liekos. Ja par maz, turpmāk atstāja vairāk. Rezultātu pieraksti paškontroles aktā. Parauglaukumu nekad nebūs par daudz, taču to minimālais skaits ir atkarīgs no kopjamās audzes platības. Līdz 1 hektāram 4 gabali, no 1 līdz 2 hektāriem 6 gabali, no 2 līdz 3 hektāriem 8 gabali, no 3 un vairāk hektāriem 10 gabali. Parauglaukumus nevajag veidot audzes neraksturīgās vietās, piemēram, mitrās ieplakās, pievešanas ceļu vietās, ekoloģisko koku grupās, kā arī tuvāk par 10 metriem no ceļa, stigas, grāvja vai meža malas. Ir dažādi veidi, kā parauglaukumus izvietot. Svarīgi, lai izkoptā audze atbilstu akciju sabiedrības Latvijas valsts meži prasībām. Laba prakse var būt apvienot koku skaitīšanu ar atpūtas brīžiem vai degvielas uzpildi. Kopšanas laikā neaizmirsti pastāvīgi sevi kontrolēt. Tas ietaupīs tavu naudu, tavu laiku un vairos tavu pārliecību, ka darbu dari pareizi. Katru šajā filmā rādīto tēmu var noskatīties Latvijas valsts meži mājaslapā kā atsevišķu mācību filmu. Mēs augstu vērtējam darba darītāju, aiz kura paliek skaists un zaļojošs mežs. Labi padarītā darba augļus plūks gan mūsu bērni, gan mazbērni, gan pat mazmazbērni. Gluži tāpat kā mēs šodien ievācam savu vecvecāku audzēto ražu. Latvija ir zaļa, un tādai tai būt palīdzi arī tu.